Ir taču ārkārtīgi daudz cilvēku, kuriem tā asins saita par mūsu tradīcijām un Latviju nestieps līdz, bet viņiem kaut kāda iemesla dēļ Latvija ir svarīga. Un tad, ko mēs ar viņiem daram? Mēs viņus pieņemam un tā kā mēģinam apmācīt. Šie cilvēki ir lielāki tradīciju gribētāji un ievērotāji nekā pat latvieši. Un ar viņiem ir pat vieglāk stāstīt un iedvesmot viņus, jo viņi dara visu, ko tu lūdz, jā, jo viņi grib piedalīties, viņi saprot to svarīgumu. Kurš no jums zina, kā Krievi Latvijā svin Jāņus un vispār to dara? Es tiešām nezinu, kā viņi svin. Man liekas, ka arī ir tāda jots, mums kā latviešiem būtu grūti droši vien pieņemt, kad atnāk kā 10 krievtautieši, krievi runājuši cilvēku uz mūsu pasākumu. Viņiem jau arī ļoti interesē, bet kaut kādīgi tam latvietiem grūtāk ir to pieņemt. Kad... Mums dažkārt Jāņos ir tā, ka tulko pa malām krieviski, franciski, angliski un kādā itāļu valodā. Dažkārt arī tā ir. Tas pasākums, teiksim, notiek šajā vietā, viņš notiek Latvijas. Pārsvarā, kas notiek vairāk, kad nevis ar ārzemniekiem, bet ar krieviem, kas notiek, kas pasākums aiziet krieviski. Latvieši kaut kādīgi. Jā, bet, teiksim, vai Jāņiem ir valoda? Kā jums ir? Jūs izjūtat trauksmi no domas, ka Latvija varētu būt valsts, kura uzņem kādus cilvēkus, kuru valstīs ir karš, slepkavības, patvērumu meklētājs? Ir jāpalīdz otram cilvēkam. Vienalga, kādas rases vai kas viņš ir. Gal galā latviešiem arī ir palīdzējušas citas tautas, ka mums bija grūti. Es tieši gribēju teikt, īstenībā man vecāki ir tieši bēgļi. Nu, tieši tā. Un ko jūs darīt un ko tu darīt, ja Kanāda teikt, nē, paldies, Tāņu ģimene, varbūt kāpēt laivā un brauciet atpakaļ, jā? Nē, tajā laikā droši vien bija daudz valsts, kas teica, ka nē, bet bija, kur varēja braukt vai ne, un man liekas, kad, jā, viņi atļauj tiem cilvēkiem iebraukt, un viņi arī, teiksim, latvieši savu parādīja arī Kanādā, kas ļoti forši, teiksim, kā viņi turējās un kā viņi izaug, kā tauta tur, jā, kā viņi asimilējās un tā tālāk. Man visvairāk bailes ir tas kaut kāds tas posms, kas šeit būs, kad ienāk iekšā, kad būs tas rasisms un cits tauts vai cits tāds viņi būs. Viņi ir tie, kas to varēs to visu, teiksim, ļoti gludi un skaisti pieņemt un tā tālāk. Un tad būs ļoti daudz nesmuku cilvēku, kā mums jau tāpat Latvijā grūti ir ar krieviem latviešiem. Mēs jau nevaram sadalīt mantu, un tad vēl ienāks, mums pusi ir, vai ne? Mēs jau to nevaram sadalīt, ko mēs darīsim un aizmirst kaut kādu pagātni, es zinu, kas baigi sāpīgi, un vispārreiz nebrauksim pārāk, bet tas ir baigi grūti, kā sadzīvoties šeit, teiksim, divas tautas, un vēl nāk iekšā no malas vēl visādas krāsas un rases un kultūra un mentalitāte un vispārreiz. Tas jau būs baigi grūti. Patērētāju sabiedrībā ir grūti to saprast. Man vajag, dodiet. Jā, es esmu tā vērta. Bet aizmirstam, ka man arī tev kaut kas jādod pretī. Jā, pareizi. Tur tā lieta. Tā došana ir baigi svarīgā lieta. Tā došana un ņemšana. Ja šīs attiecības nepazudīs, tad es domāju, nav ko satraukties. Kaut gan, laikam jau pazūd, jo visi mēs gribam, ka mūs mīl, bet mēs aizmirstam, ka mums arī kāds jāmīl. Es domāju, tur vēl cilvēks skatās, jūs te baigi gudri runājat, bet man nav ko ēst mājās. Nē, es domāju, Elmār, pēdējā laikā nav dzirdēts, ka Latvijā kāds tieši no bada būtu nomirs. Tā kā nepārspīlē. Es domāju, ēst ir ko. Par to mīlestību man šoreiz šķita svarīgāk. Lūk, tāda ar raidījuma vadītāja tiesībām mēs ar šo notu gribētu arī nobeigt. Paldies, ka skatījāties.